Mani sauc Anita Puča-Dimitrovska, esmu zēnāta advokāta un PVC Legal advokātu biroja vadītāja. Šodien mēs kopā ar kolēģiem jums stāstīsim par jaunumiem un aktualitātēm tiesību aktos, kas gan stājas spēkā ar šī gada sākumu, gan arī sagaidām drīzumā, bet ir pietiekami būtiski, lai jau saulaicīgi par to uzzinātu un sagatavotos. Tematu šodien ir samērā daudz. Ejot uz priekšu, šeit jūs īsumā varat iepazīties ar saturu un kārtību, kādā mēs stāstīsim. Ja tā apkopo, tad ar 1. janvārs spēkā stājās 183 tiesību akti, tie ir 48 likuma grozījumi un arī jauni likumi vairāki un 84 ministra kabineta noteikumi. Ja mēs runājam par jaunajiem likumiem, tad īpaši jāizceļ ir atsevišķi likumi, kas ir transporta enerģijas likums, valsts aizsardzības un drošības fonda likums, valsts ieņēmuma dienesta likums un, protams, budžeta likums, kas katru gadu. Sagaidāmās aktualitātes un tendences arī, protams, ir mainīgas, bet jau šobrīd mēs redzam, ka aizsardzība noteikti būs viena no aktualitātēm, par ko gan runās, gan arī vērtēs to, vai ir nepieciešami kādi turpmāk grozījumi arī tiesību aktos. Tāpat arī patērētāju kreditēšana, šīs jomas uzraudzība noteikti būs epicentrā, jo īpaši gada pirmajā pusē darba tiesības un vienlīdzīga darba samaksa, klimats, vide, enerģētika un ilgtspēja, kā arī publiskā iepirkuma joma. Par visiem šiem jautājumiem mēs arī šodien plašāk stāstīsim, bet es domāju, šobrīd mēs varam pāriet pie pirmā runātāja. Došu vārdu kolēģei, kas stāstīs par galvenajām izmaiņām komerctiesību, korporatīvās pārvaldības un nodokļu jomā. Sveiki! Paldies, Anita! Man ir tas pagodinājums uzsākt tematu par galvenajām izmaiņām komerctiesību, korporatīvās pārvaldības un nodokļu jomā. Droši var pārslēgt uz nākamo slaidiņu. Paldies! Sākšu ar pāris atgādinājumiem par grozījumiem, kas norisinājās pagājušajā gadā, bet stājas spēkā šī gada 1. janvārī, kā piemēram likvidējot kapitāla sabiedrību, tās slēguma finanšu pārskats un revidenta atzinums, ja tāds nepieciešams, uzņēmuma reģistrā vairs nebūs jāiesniedz. Slēguma finanšu pārskats gan būs jāsagatavo un jāsniedz valsts ieņēmuma dienestam arī turpmāk, taču uzņēmuma reģistrā veidlapā pietiks ar likvidātoru apliecinājumu, ka ne likvidācijas slēguma finanšu pārskats, ne sabiedrības atlikušās mantas sadalas plāns nav apstrīdāts tiesā. Tātad kā tāds kopsavilkums likvidācijas ietvaros uzņēmuma reģistram turpmāk būs jāiesniedz tikai sabiedrības atlikušās mantas sadalas plāns. Tāpat arī vēl viens atgādinājums, ka attiecībā uz akciju sabiedrībām līdz šī gada 1. jūlijam ir jāaktualizē dati statūtos, ja tie ietver atsauces uz iepriekšējiem nosaukumiem, nosakot, ka vārda akcijas uzskatāms par reģistrētajām akcijām un uzrādītāja akcijas par dematerializētajām akcijām. Savukārt, virzoties uz tādiem jaunumiem, ministru kabinetā ir apstiprināti grozījumi negodīgas komercprakses aizlieguma likumā, kuru mērķis ir Latvijas regulējumā ieviest Eiropas Savienības zaļās pārkārtošanās prasības, kas tirgotājiem nosaka pienākumu sniegt patērētājiem skaidru, būtisku un ticamu informāciju par precēm, pakalpojumiem, kā arī digitālo saturu. Kā arī grozījumi ievieš papildu noteikumus negodīgas komercprakses novēršanai. Piemēram, uzņēmumi nevarēs vairs reklamēt produktus kā vidēji draudzīgus vai neitrāls CO2 emisiju ziņā, ja tas ir balstīts tikai uz
kompensācijām, nevis reāliem rādītājiem. Būs arī aizliegts slēpti ierobežot preces ilgmūžību vai veidot programmatūras atjauninājumus, kas pasliktina produkta darbību. Un tāpat nedrīkstēs arī apgalvot, ka prece ir viegli remontējama, ja faktiski remonts nav iespējams vai tiek mākslīgi apgrūtināts. Un attiecībā uz grozījumiem likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru, kas stājās spēkā šī gada 1. janvārī, jānorāda, ka tika veiktas izmaiņas informācijas apjomā, kādu uzņēmumu reģistrs apstrādā par patiesiem labumguvējiem, proti iesniedzot veidlapu uzņēmumu reģistrā, kurā ir jānorāda informācija par patieso labumguvēju, tas ir visai bieži jānorāda, būs jānorāda informācija arī par visām patiesā labuma guvēju valsts piedarībām. Ja līdz šim bija jānorāda viena, tad jā, šajā gadījumā būs turpmāk jānorāda par visām, ja tāds, protams, ir vairākas. Kā arī būs jānorāda īstenotās kontroles apjoms. Savukārt ar šiem grozījumiem ir arī samazināta uzņēmuma reģistra kompetence, paredzot, ka uzņēmuma reģistrs nevērtē kapitāla sabiedrību statūtos iekļautos noteikumus par daļu kategoriju tiesībām. Taču joprojām uzņēmuma reģistrs veiks pārbaudi attiecībā uz to skaitu un nominālu vērtību. Jā, mēs varam pāriet uz nākamo slaidiņu, kur pastāstīšu vairāk par jaunumiem nodokļu jomā. Tātad no 2028. gada 1. janvāra Latvijā stājās spēkā jauns brīvprātīgs režīms dividendēm uzņēmumiem, kuru īpašnieki ir tikai fiziskas personas. Tas dod iespēju izvēlēties starp divām sistēmām. Tātad esošā sistēmā uzņēmums maksā 20% UIN, un īpašnieks par dividendēm nemaksā neko. Savukārt jaunā alternatīva uzņēmums maksā 15% UIN, bet īpašnieks par saņemtajām dividendēm 6%. Kopējais nodokļu sloks paliek ap 20%, taču mainās sadalījums starp uzņēmumu un īpašnieku. Šāda alternatīva iespēja ir svarīga tieši ārvalstu investoriem, it īpaši ASV pilsoņiem, jo 6% iedzīvotāju ienākuma nodoklis Latvijā var tikt izmantots kā nodokļu kredīts attiecīgās personas rezidences valstī. Tas ir samazināt tur maksājumu nodokli par tādu pašu summu. Attiecībā uz jaunumiem par atalgojumu jānorāda, ka neapliekamais minimums ir palielināts par 40 eiro, sasniedzot 550 eiro mēnesī. Savukārt pensionāriem saglabājas 1000 eiro mēnesī, un minimālā alga ir palielināta līdz 780 eiro. Un par PVN likumā jaunumiem uz noteiktu laiku no 2028. gada 1. jūlija līdz 27. gada 30. jūlijam noteiktiem produktiem, kā maizei, pienam, kā arī citiem produktiem paredzēts piemērot samazināto PVN likmi 12% apmērā, kā arī grāmatām un izdevumiem, ja tie tiek izdoti valsts valodā, tiek piemērots PVN 5% apmērā. Attiecībā uz akcīzes nodokļu izmaiņām paredzētas izmaiņas laika periodā no šī gada līdz 2028. gadam, kur gan alkohola kategorijā no šī gada tiek palielināta akcīze stipriem alkoholiskiem dzērieniem,
kā arī tabakas kategorijā nākamo 2 gadu laikā tiks pakāpeniski paaugstinātas akcīzes likmes. Visbeidzot, kas jānorāda, ir jaunumi arī transfercenu dokumentācijas regulējumā, jo likumā ir ieviesti vairāki būtiski uzlabojumi, lai nodrošinātu lielāku caurspīdību un atbilstību starptautiskajām prasībām. Pirmkārt, ir ieviests jauns kontrolēto darījumu pārskats. Tas ir strukturēts datu kopsavilkums, kas jāiesniedz EDS sistēmā 12 mēnešu laikā pēc kāda pārskata beigām, bet tikai darījumos, kuru summa pārsniedz 250,000 eiro. Otrkārt, ir mainīti dokumentācijas sliekšņi. Vietējā transfercenu dokumentācija jāsagatavo, ja darījuma apjoms pārsniedz minētos 250,000 eiro. Globālā dokumentācija ir jāsagatavo, ja darījuma apjoms pārsniedz 20 miljonus eiro. Savukārt abas dokumentācijas, gan vietējā, gan globālā, jāiesniedz pēc pieprasījuma 30 dienu laikā. Un treškārt palielināts ir darījuma būtiskuma slieksnis. Tagad tas ir 90,000 eiro. Iepriekš bija 20,000, kas samazina administratīvo slogu mazākiem darījumiem. Un visbeidzot, salīdzināmo datu analīze jāprecizē ir reizi 3 gados. Ja situācija nav būtiski mainījusies, bet finanšu rādītāji jāatjauno katru gadu. Tas arī būs viss no manas puses, un es došu tālāk mikrofonu kolēģiem. Paldies! Jā, paldies, Elita. Tad virzīsimies tālāk, un tālāk es pastāstīšu par plānotajiem darba likuma grozījumiem un vienlīdzīgas darba samaksas direktīvas ieviešanu. Jā, noteikti esat pamanījuši, sabiedrībā diezgan plašu rezonanci ir izraisījuši šie darba likuma grozījumi. Jāsaka gan, ka šobrīd tie joprojām ir plānotie darba likuma grozījumi, un process vēl nav noslēdzies, līdz ar to mēs tad noteikti varam rēķināties, ka iespējams būs kādas izmaiņas, kādi papildinājumi, bet šodien varbūt par pašu galveno. Tātad vispirms varbūt jāvērš uzmanību par virsstundu piemaksas 50% apmērā. Tiek ar grozījumiem precizēts darba likuma 68. pāns, paredzot, ka ne tikai ar vispār saistošu ģenerālu vienošanos, bet arī kura līmeņa koplīguma darba devējs un darbinieku pārstāvji var vienoties par zemāku virsstundu apmaksas apmēru, bet jāsaka gan, ka ne mazāk kā 50% apmērā. Tāpat arī ir plānots paredzēt darba līguma uzteikuma algas kavējuma gadījumā, proti darbinieks var nekavējoties uzteikt darba līgumu, ja darba algas izmaksas kavēsies ilgāk par 2 nedēļām, piešķirot tiesības uz atlaišanas pabalstu. Proti, šie grozījumi ir vērsti uz to, lai cīnītos ar savā ziņā negodprātīgajiem darba devējiem, kas aiztur vai neizmaksā saulaicīgi algu. Varbūt, ka šis būs labs stimulators, motivators, lai šādu praksi mēs izslēgtu. Tālāk, tad, ja darba līgums noslēgts uz noteikta notikuma iestāšanās brīdi, uzteikuma termiņš tiks noteikts 3 darba dienas. Nepilna darba laika darbinieka aizsardzība tiek paplašināta, un arī nedaudz tāds īpašs jauninājums būs iespēja, cerams, ka būs iespēja pāriet uz 4 darba dienu nedēļu, strādājot atlikušajā 4 dienās 10 stundas. Tas, protams, arī kā nu kuram šie grozījumi patīk, bet ja tāda iespēja tiks paredzēta, tad tas dos zinām fleksibilitāti arī plānot gan darba devējiem, gan arī vienoties ar darbiniekiem, kāds tad īsti ir šis te strādāšanas režīms.
Un tālāk nedaudz par vienlīdzīgas darba samaksas direktīvu. Visām Eiropas Savienības dalībvalstīm direktīva jātransponē nacionālajā tiesību sistēmā līdz šī gada 7. jūnijam. Nacionālā līmenī šobrīd Latvijā vēl ir izstrādes procesā tiesība akti, bet tuvākajā laikā, es domāju, mēs pirmos piedāvājumus noteikti redzēsim. Kādi tad ir darba devēja pienākumi? Pirmkārt, iekļaut darba sludinājumos atalgojumu diapazonu vai informēt kandidāts par to pirms darba intervijas, ziņot par vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību, ja uzņēmumā ir 100 un vairāk darbinieki, veikt atalgojumu novērtējumu un izstrādāt plānu atalgojumu atšķirības novērtēšanai, ja šī atšķirība starp vīriešiem un sievietēm pārsniegs 5%, un maksāt sodu par neatbilstību direktīvas prasībām. Darba ņēmēja tiesības savukārt būs pieprasīt informāciju par vidējo algu, par līdzvērtīgu darbu, līdz ar to tad šai informācijai jau būtu jābūt gatavai, un lai to varētu pietiekami ātri, sekmīgi arī nodrošināt darba ņēmējiem. Līdz ar to tad arī pakārtoti būs tiesības piekļūt kritērijiem, kur tiek izmantoti, lai noteiktu darba samaksas līmeņus un pieprasīt kompensāciju, ja darba devējs neievēro direktīvas prasības. Līdz ar to tad, ja ņemot vērā šo tiesību pienākumu sadalījumu, varam paredzēt arī, ka tad, kad regulējums būs stājies spēkā, tad ir iespēja izveidoties arī strīdiem starp darba devējiem un darba ņēmējiem. Mēs aicinām no savas puses saulēcīgi iepazīties gan ar to, kādi ir pienākumi, gan ar to, kādas ir tiesības. Esam ievietojuši arī linku uz informāciju, kur ir plašāks un detalizētāks pārskats. Es domāju, tas būs jebkuram no jums noderīgs un palīdzēs sagatavoties. Katrā ziņā es teiktu, ka ir vērts pierakstīties jaunumiem. PVC ietvaros mēs ļoti aktīvi plānojam šī pusgada laikā runāt par šo tēmu un izglītot, un katrā ziņā nepalaidiet to garām. Tad nākamais temats, par ko arī pastāstīšu es, ir klimats, enerģētika un vide. Es domāju, ka lielākā daļa būs dzirdējuši par omnibus. Diemžēl šajā gadījumā nebūs labvēlīgā tipa dziesma, bet šīs bija pārmaiņas, kas pāršāls tā saucamo ilgspējas un ESG jomu. Bet savā ziņā, jebkurā gadījumā ir jāsaka, ka konkrēts ietvars saglabājas, virzību uz to, uz tiem kopējiem Eiropas Savienības mērķiem joprojām ir aktuāli. Eiropas parlaments ir atbalstījis saistošu mērķi līdz 40. gadam samazināt siltumnīcas efekta gāzu neto emisijas par 90% salīdzinām ar 90. gada līmeni. Līdz ar to mēs turpinām principā iet šajā virzienā, varbūt pamainās nedaudz tādu tiesību pienākumu uzsvari, bet principā ar omnibus pirmo paketi tiek samazināts šis tā saucamais ietvers tikai uzņēmumiem ar vairāk nekā 1000 darbiniekiem, gada apgrozījumu virs 450 miljoniem būs obligāts pienākums ziņot par sociālo un vides ietekmi, bet nozares specifiskā ziņošana būs brīvprātīga. Kas tad vēl mainīsies šī omnibus ietekmē? Tiks vienkāršot vides tiesību akti. Eiropas komisija šobrīd ir ierosinājusi pasākums, lai vienkāršot šos aktus tādās jomās kā rūpnieciskās emisijas, aprits ekonomika, vides novērtējumi un ģeotelpiskie dati. Tad arī paši standarti tiks vienkāršoti ilgspējas pārskatiem. Šis darbs droši vien turpināsies un notiks arī konsultācijas, bet tas galvenais uzsvars būs uz informācijas lietderību kā vispārējo filtru un taisnīgu informācijas atspoguļošanu. Respektīvi, mēs virzamies uz mērķi, lai netiktu vākt un atspoguļot varbūt savā ziņā lieka informācija, bet lai viss, kas tiek apkopots, arī būtu noderīgs. Un finanšu pakalpojumu nozarē Eiropas komisija ir ierosinājusi grozījums regulā par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgspēju finanšu pakalpojumu jomā. Un
Kas tad šajā ziņā notiek Latvijā? Kolēģi jau nedaudz aizskāra tēmu par negodīgas komercprakses aizliegumu likuma grozījumiem. Šie te grozījumi ir saistībā ar zaļmaldināšanas ierobežojumu un arī prieks, ka beidzot mēs esam iedevuši tam arī tādu pilnvērtīgu ietvaru. Bet Latvijas ietvaros arī jāsaka, ka šis gads ir sācies ar jaunu likumu, transporta enerģijas likumu, kas nosaka transporta enerģijas aprits, infrastruktūras attīstības, transporta enerģijas kvalitātes un atbilstības novērtēšanas prasības, kā arī uzraudzību. Tirgus uzraudzību veiks valsts vides dienests. Pagājušā gada beigās tika pieņemts klimata noturības un ekonomiskās ilgtspējas likums ar mērķi, principā, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību un inovācijas Latvijai strateģiski svarīgās nozarēs, kā arī stiprinātu un ministrija gan iestāžu atbildību šo klimatu mērķu izpildē, jo arī ziņošanas prasības savā ziņā tur lielākoties kļūst brīvprātīgas, tad kaut kā jau šis uzstādītais mērķis ir jāsasniedz un bez pienākumiem konkrētiem un plāna, kā mēs uz to virzamies, to sasniegt būs ļoti grūti. Šis te likums arī paredz finansējumu izmantošanu no jaunā Eiropas Savienības sociālā klimata fonda. Latvijā šī fonda ietvaros būs pieejami 462 miljoni eiro. Tas paredzēts tādiem mērķiem kā ēku rekonstrukcija, energoefektivitātes uzlabošana, sabiedriskā transporta pieejamības uzlabošana, sociālo izmitināšanas vietu, patvērsmu attīstību, kas Latvijā arī ir ļoti liela problēma. Un vēl viens grozījums, kas iespējams varbūt kā nu pats vai garām, ja iepriekšējā gada ietvaros, gada nogalē varētu teikt, pieņemt grozījumu arī likumā par piesārņojumu. Un tie paredz, ka uzņēmumiem, kas pārdod degvielu un kurināmo, piemēram, degvielas stacijām, siltumapgādes uzņēmumiem, kā arī transporta nozare, būs jākļūst par Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas dalībniekiem. Un grozījumi arī precizē un papildina esošo ETS regulējumu aviācijai un lielākajiem piesārņotājiem. Tā kā visa šī pakete, kas principā gan šī gada sākumā, gan iepriekšējā gada beigās stājusies spēkā, kalpos mums kā tāda liela ceļakārta uz klimata neitrālu ekonomiku Latvijā. Mums ir skaidri mērķi, ilgspējīga attīstības nosacījumi un prognozējams ietvars gan uzņēmējiem, gan sabiedrībai, gan arī publiskajam sektoram, lai mēs šos mērķus visu kopīgi sasniegtu. Paldies! Tas no manas puses arī būs viss. Došu vārdu tālāk kolēģiem. Labrīt! Mani sauc Henrijs Niedra, esmu zvērnāts advokāts, nekustamā īpašuma un būvniecības prakses grupas vadītājs advokātu birojā PVC Legal, un šodien es jums pastāstīšu par dažiem jaunumiem būvniecības jomā. Un proti iepriekšējā gada 16. decembrī pavisam nesen ir pieņemti grozījumi būvniecības regulējumā, kas paredz vienoto būvniecības reģistrācijas procesu. Šis process darbosies pēc vienas pieturas aģentūras principa no būvniecības ieceres ierosināšanas līdz būvs ierakstīšanai zemes grāmatā, apvienojot būvniecības ierosināšanu, datu reģistrāciju nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā vienā pieteikumā, kurš ir iesniedzams būvniecības informācijas sistēmā. Tātad, ja iepriekš, lai veiktu būvs reģistrāciju, bija jādodas ar 3 dažādiem iesniegumiem uz 3 dažādām iestādēm - būvvaldes, zemes grāmatu un kadastru, tad šobrīd šis mērķis ir noteikti vienotu iesniegumu, tātad 3 iesniegumu vienā, proti iesniegums par būvniecību ir arī iesniegums par attiecīgās būvniecības rezultātā radītās būvs tālāko reģistrāciju nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un arī tās ierakstīšanu zemes grāmatā. Un šis process
reģistrācijas procesā notiks automātiski sistēmām apmainoties ar informāciju. Uz kādiem būvniecības procesiem tad šis te jaunais vienotais reģistrācijas process attieksies? Tātad tas attiecas uz būvniecības iecerēm, kur zemes īpašnieks uz savas zemes būvē jaunu ēku vai inženieru būvi, pārbūvē vai atjauno esošu ēku un būvs īpašnieks pilnībā sakrīt ar zemes īpašnieku. Būtiski uzsvērt, ka vienotajā procesā vairs nebūs obligāta būvs kadastrālās uzmērīšanas lieta, jeb zemes dienesta veiktā objekta apsekošana pirms nodošanas eksploatācijā. Būvs datus kadastrā tagad reģistrēs no būvniecības informācijas sistēmā iesniegtiem dokumentiem. Jaunas būvniecības gadījumā datus no būvniecības informācijas sistēmas nodos secīgi kadastram un zemes grāmatai, bet pārbūves un atjaunošanas gadījumā datus no būvniecības informācijas sistēmas nodos tikai kadastram, jo īpašuma tiesību nostiprināšana zemes grāmatā šajā situācijā nav nepieciešama. Te es gribu uzsvērt, ka netiek mainīta kārtība par to, kādus objektus reģistrē kadastrā vai ieraksta zemes grāmatā. Mainās vienkārši šis te dokumentu apjoms un veids. Kādi dokumenti tad būvniecības ierosinātājiem pie ieceres būs jāpievieno? Tie būs ēkas stāvplānu vai telpu grupas plāni, kā arī ģenerāla plānu vektoru datnes, kas var būt DVG vai DGN formātā, ja būvniecības process paredz šādu plānu sagatavošanu. Vēl būs jāpievieno izpildu mērījumu vektoru datnes jaunām ēkām un inženieru būvēm, vai gadījumā, ja izmaiņas skar ēkas vai inženieru būvs ārējo kontūru. Tāpat būs jāpieno ēkas fotofiksāciju jaunām ēkām un pārbūvētām, atjaunotām ēkām, kurām maina fasādi vai ārējo veidolu. Uzsvēršu, ka vienotais process neatiecas uz pagaidu būvēm, sezonas būvēm, meliorācijas būvēm, bez ēkas pazīmēm un arī aizsardzības spēku speciālas nozīmes būvēm. Ar kuru brīdi tad piemēro šo te jauno vienoto būvs reģistrācijas procesu? Tātad vienoto procesu automātiski piemēros visiem būvniecības procesiem, kas būvniecības informācijā uzsākti no šī gada 6. janvāra un kur zemes īpašnieks būvē uz savas zemes. Rodas jautājums, vai iepriekš uzsāktiem būvniecības procesiem varētu piemērot šo te jauno kārtību? Jā, var. Vienoto procesu ar šī gada 6. janvāru būs iespējams attiecināt arī uz iepriekš iesāktām būvniecības iecerēm, ja izpildās 3 nosacījumi. Pirmais, zemes īpašnieks būvē uz savas zemes. Otrais, būvniecības iecerē pievienot obligātie dokumenti un datnes. Un trešais, būvniecības iecerē, būvniecības informācijas sistēmā vēl nav iesniegts paziņojums un izdarīt atzīmi par būvdarbu pabeigšanu vai pieņemts akts par būvs nodošanu eksploatācijā. Lai šo te jauno vienoto procesu piemērot iepriekš ierosinātajiem būvniecības procesiem, tad būvniecības ierosinātājiem būvniecības informācijas sistēmā ir jāiesniedz faktiski 3 iesniegumi. Tātad jāsagatavo un jāiesniedz būvvaldē iesniegums par izmaiņām būvatļaujā, norādot zemes īpašnieku. Otrs ir iesniegums par izmaiņām būvprojektā pievienojot stāvplānu vektoru datnes. Un trešais ir iesniegumam par būvdarbu pabeigšanu jāpievieno izpildu mērījumu un ēkas fotoattēli. Kādi tad ir plusi šim te vienotās būvs reģistrācijas procesam? Pirmkārt, ja iepriekš šī te reģistrācija dažādos reģistros aizņēma līdz 32 dienas, tad šobrīd būvs datu reģistrācijas pakalpojumu termiņš kadastrā tiks samazināts līdz 10 darba dienām. Tādos sarežģītākos, apjomīgākos gadījumos, ja jāreģistrē dati par vairāk nekā 3 būvēm vai 10 telpu grupām, vai arī vairāk par 100 telpām no vienas būvniecības lietas, tad datu reģistrācijas termiņš paredzēts nedaudz ilgāks, līdz 15 darba dienām. Papildus varbūt jāuzsver, ka Valstszemes dienests ir arī aprēķinājis, ka dzīvojamu māju būvniecības gadījumos šīs te izmaksas būvniecības ierosinātājiem samazināsies
par 2 reizēm. Savukārt, teiksim, lielāku būvniecības objektu gadījumos attīstītāji būvniecības ierosinātāji varēs ietaupīt pat vairākus tūkstošus. Runājot par šo te vienoto procesu posmiem, ar 6. janvāru tātad ir šis viens posms stājas spēkā, bet ir plānots, kas sekos arī turpmākie. Tātad ar šī gada 1. aprīli vienotais process arī attieksies jau uz nepabeigtām jaunbūvēm, bet vēlāk arī tas pakāpeniski paplašināts arī uz citiem būvniecības gadījumiem, kur vēl sekos normatīvo aktu izmaiņas. Tad nobeigumā, cik tad normatīvos aktos veikti grozījumi, lai ievieš šādu vienoto būvs reģistrācijas procesu? Tie ir veseli 14 normatīvi akti, no kuriem ir 3 likumi un 11 ministru kabineta noteikumi. Es tos neuzskatīšu, tas tā vairāk prezentācijā ir ieskatam. Un nobeidzot savu sakāmo, vērsīšu visu uzmanību uz to, ka ar šī gada janvāra stājas spēkā grozījumi dzīvokļu īpašumu likumā gadījumos, ja jūs interesēties, vēlties pārdot savu dzīvokļu īpašumu vai pirkt dzīvokļu īpašumu, tad ir ieviests princips, kad parādi par sniegtajiem pakalpojumiem sekot dzīvoklim. Lūdzu, ņemiet vērā. Paldies! Labdien, mani sauc Dita Dzērviniece. Šodien pastāstīšu par izmaiņām publisko personu un to kapitāla sabiedrību regulējumā. Uzreiz gan norādīšu, ka, protams, publiskās personas un to kapitāla sabiedrības ikdienā skars arī citu normatīvu aktu izmaiņas, kas tiek apskatīts arī šī webināra ietvaros, piemēram, attiecībā uz izmaiņām nodokļu jomā, ko kolēģi jau izklāstīja, valsts atbalsta nosacījumiem, publisko iepirkumu regulējumu izmaiņām un arī, protams, citām. Bet saistībā ar publisko personu un to kapitāla sabiedrību darbību kontekstā, protams, ņemot vērā arī šo te izmaiņu skaitu un kopēju apjomu, tad šodien runāsim par publiskās personas mantu, proti izmaiņām publiskās personas mantas regulējumā. Tātad rīcību ar to, nomu un arī atsavināšanu. Tā. 2026. gads šajā jomā ir bijis tās diezgan strukturāli pārmaiņu gads, un lielākā daļa būtiskāko izmaiņu stājušās spēkā tieši 2026. gada 1. janvārī, un esam tos iedalījuši arī 3 galvenajos blokos, par kuriem šodien arī īsumā iziesim cauri. Pirmais no tiem ir rīcība ar valstī piekritīgo mantu, otrais ir atsavināšana, trešais ir noma. Un, protams, nelielai atrunai, tad, protams, šī webināra ietvaros netiks apspriest pilnīgi visi detalizēti grozījumi, tā skaitā tehniskie, bet mūsu ieskatā būtiskākie. Šīs izmaiņas ietekmē ne tikai pašas valsts vai pašvaldību kapitāla sabiedrības un citas publiskās personas, bet arī privātos partnerus, tātad nomniekus, apbūves tiesīgos, ēku īpašniekus un arī potenciālos pircējus atsavināšanas procesos. Par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma grozījumiem jānorāda, ka šīs te izmaiņas ietver šīs te valstī piekritīgās mantas kompetences sadali, un šī te kompetence tātad vairs nav tikai valsts ieņēmuma dienestam, un šo te rīcību ar piekritīgo mantu, šo te pārņemšanu, glabāšanu, realizāciju, iznīcināšanu turpmāk nodrošinās arī citas normatīvajos aktos noteiktās iestādes un kapitāla sabiedrības. Ar valstī piekritīgo mantu mēs saprotam mantu, kas tad likumā paredzētajos gadījumos pāriet valstī, piemēram, konfiscēta vai par noziedzīgi iegūta atzīta manta vai manta bez īpašnieka un tam līdzīgi. Un līdz šī pagājušā gada nogalē, līdz 31. decembrim, šo praktisko apriti lielā mērā nodrošināja valsts ieņēmuma dienests. Savukārt, kā minēts, tad no šī gada janvāra šī funkcija ir sadalīta starp vairākām iestādēm un kopējo ietvaru nosaka gan pamata likuma grozījuma, gan šie zemāk minētie ministru kabineta noteikumi 901, kas ietver arī detalizētāku iestāžu funkciju sadalījumu.
Šo grozījumu kontekstā par piemēru varam minēt valsts nekustamos īpašumus, kas savukārt pārņemtu centrālo lomu darbā ar nekustamo īpašumu. Un šis te praktiskais iegūms no šādiem te paredzētajiem grozījumiem un to grozījumu izdarīšanas, protams, sasaistāms ar, cerams, mazāku pudeles kakla efektu, ņemot vērā, ka līdz tam ar to nodarbojās viena iestāde, kurai bija daudz un dažādu citu strateģisko un pamatfunkciju. Tas nodrošinātu arī ātrāku un prognozējamāku rīcību ar mantu, tā skaitā attiecībā arī uz caurskatāmāku izmaksu sekšanu, ja šo te realizāciju, piemēram, veiktu valsts kapitāla sabiedrība. Saistībā ar valsts kapitāla sabiedrību un tiem gadījumiem, kad tā veiktu šādu funkciju, te gan jāpiemina un jāpiebilst, ka šī nav paredzēta kā papildus ienākumu avots pašai kapitāla sabiedrībai, proti tā nedrīkstētu paturēt peļņu no tādas piekritīgās mantas realizācijas, proti tiesiski tā varētu sekt faktiskās izmaksas tieši no realizācijas ieņēmumiem. Tātad šī pārņemšana, glabāšana, uzskaite, realizācija, iespējams arī bezatlīdzības nodošana un arī iznīcināšana. Citi būtiskie grozījumi citā grozījuma projektā, bet arī ar līdzīgu un sasaistītu termiņu ir saistīti ar šiem nomas līguma termiņiem. Šobrīd jau spēkā esošā norma paredz, ka ir pagarināts šīs izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktais publiskas personas nekustamā īpašuma nomas un līdz ar to arī attiecīgi neapbūvēta zemes gabala apbūves tiesību maksimālais termiņš. Tas ir mainījies no 30 uz 70 gadiem. Un būtiski vērst uzmanību, ka joprojām neatkarīgi arī no šī paplašinātā un pagarinātā termiņa joprojām ir jāņem vērā arī šīs speciālās tiesību normas attiecībā uz nomas līgumu un apbūves tiesību maksimāliem termiņiem. Varbūt kāds jautās, kāpēc tieši 70 gadi, kāda bija šī likumdevēja izšķiršanās, tad par 70 gadiem tiek uzskatīti, tas tiek uzskatīts par tādiem kā griestiem, kas varētu ļaut varbūt labāk un efektīvāk kā arī vispār konceptuāli strukturēt ilgtermiņa attīstības līgumus, proti tādus līgumus un projektus, kur nepieciešams šis investīciju atpelnīšanas horizons. Un tad pārrēķinot, tad tika identificēts, ka 70 gadi varētu būt tāds pietiekams termiņš. Protams, ņemot vērā visas arī diezgan plašās diskusijas sabiedrībā par ļoti izteikto ilgtermiņa nomas līgumu esību arī valsts pārvaldē, tad lai mazinātu ar šo normas piemērošanu saistītos riskus, tad šis projekts un šobrīd arī pati norma paredz deleģējumu ministru kabinetam noteikt kritērijus apbūves tiesības un nomas līguma termiņu noteikšanai, arī gadījumā, ja tiek slēgts nekustamā īpašuma nomas līgums uz laiku, kas ir ilgāks par 6 gadiem, bet par šo pēc neilga brīža. Attiecībā uz grozījumiem publiskas personas mantas atsevināšanas likumā pirmām kārtām jau jānorāda, ka paaugstināts ir šīs kadastrālās vērtības slieksnis, iepriekš 5,000 eiro, šobrīd 10,000, līdz kuram šis valdītājs var pastāvīgi arī pieņemt lēmumus par nekustamā īpašuma atsevināšanu bez šī jautājuma un lēmumu virzīšanu uz ministru kabinetu. Otrām kārtām apbūves tiesīgais drīkst ierosināt publiskās personas apbūvē nodotā zemes gabala atsevināšanu, ja šāda iespēja ir paredzēta pašā lēmumā, izsoles noteikumos un pēc tam, kad arī pilnībā izpildīt izsoles un apbūves tiesības līguma noteikumi. Ko tas praktiski nozīmē un kāds tas iemesls šādu normu izstrādē un grozījumiem, tad pirmais jau attiecībā uz šīm kadastrālajām izmaiņām, kadastrālās vērtības slēgšana izmaiņām, tad saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu valsts zemes dienests no pagājušā gada janvāra nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā katram šim kadastra objektam aprēķina un reģistrē divas kadastrālās vērtības. Vienu ir šī fiskālā kadastrālā vērtība, un otra ir universālā kadastrālā vērtība. Un ņemot vērā, ka šī universālā kadastrālā vērtība var pārsniegt fiskālo, tā skaitā ievērojamā apjomā, tad būtu diezgan palielinājies arī šīs atsevināšanas gadījumu skaits, par kuriem būtu nepieciešama ministru kabineta atļauja un lemšana. Tika aplēsts, ka tie varētu būt pat 11% šis tieši pieaugums, un kas gan pastiprinātu noslogot gan pašu ministru kabinetu, gan padarītu arī šo pašu procesu daudzreiz laikietilpīgāku. Un nolūkā šo lēmumu pieņemšanas procesu par publiskas personas mantas atsevināšanu padarīt efektīvāku, atslogot ministru kabinetu, tad no lēmuma pieņemšanas attiecībā par mazāk vērtīgu nekustamo īpašumu atsevināšanu tika palielināts šis kadastrālo vērtību slieksnis.
Papildus arī tādas viens no būtiskākajām izmaiņām skar tiesības ierosināt atsevināšanu, un arī šīs priekšrocības atsevišķās situācijās, kas, protams, ir noteikts normatīvais aktos, tad šie grozījumi jaunie paredz arī, ka ierosināt publiskās personas nekustamā īpašuma atsevināšanu attiecībā uz apbūvei nodoto zemes gabalu varētu veikt arī apbūves tiesīgais, ja lēmumā par neapbūvētā zemes gabala apbūves tiesības piešķiršana šādas tiesības būtu paredzētas, un arī izsoles noteikumos būtu paredzēta šāda kārtība, ka šīs apbūves tiesīgais var ierosināt apbūvē nodotā zemes gabala atsevināšanu. Šie grozījumi savukārt veidoti un izstrādāti ar mērķi, lai komersanti būtu motivēti veikt liela vai vismaz lielāka mēroga ieguldījumus, ievērojot to, ka līdz šim komersanti nesaņēma, un tiem arī nebija nekādu garantiju, ka veicot arī šīs liela apjoma finanšu investīcijas, piemēram, pašvaldības īpašumā esošu objektā, tad, ka viņi varētu iegādāties minēto objektu ar kādām pirmkrituma tiesībām un nebūtu, piemēram, atklātā formā jākonkurē un jāpiedalās arī izsolē. Noslēdzošās izmaiņas iekļauj grozījumus publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumos, no kuriem būtiskākais ir, un šis rāmis ietver pirmām kārtām no 2026. Gada slēdzot nekustamā īpašuma nomas līgumus ilgāk par 6 gadiem, vairs nepietiks ar tādu vispārīgu pamatojumu, un lēmuma obligāti būtu arī jāfiksē šis termiņš, tā pamatojums, un šis pamatojums arī strukturēti un dokumentēti jāveido, izvērtējot vismaz vienu no šajos noteikumos iekļautiem kritērijiem. Sistēma pēc būtības sadala ilgtermiņa līgumus divās zonās. Pirmā no tām tātad 6 līdz 30 gadi, kas var tikt balstīti, tā skaitā izvērtējumā, piemēram, uz objekta raksturu, lietošanas mērķi, uz nepieciešamajiem plānotajiem ieguldījumiem vai sabiedrības interesēm un lietderības apsvērumiem. Virs 30 gadiem līdz šiem arī, tā skaitā 70 gadiem, izvērtējuma un pamatojuma loģika ir tāda pati, bet kritērija loks ir mazliet paplašināts, un arī kā viens no iespējamiem vērtējumiem kritērijiem paredzēts ekonomiski pamatota lietošanas ilgums. Ar to saprotot, protams, ņemot vērā nomnieku ieguldījumus un radīto uzlaboto objektu. Likumdevējs ir paaugstinājis šo maksimālos nomas griestus līdz 70 gadiem, kas ir šis normatīva akta likuma līmenis, lai būtu iespējami šie ilgstošie investīcijām atbilstošie projekti, lai šie garie līgumi netiktu lietoti mehāniski un nebūtu varbūt ar tādu ieraduma praksi, tad ministra kabineta noteikumi liek pierādīt gan termiņa pamatotību ar konkrētiem kritērijiem, jo īpaši 30+ gadu gadījumā, un normu regulējuma rezultāts būtu tāds, ka tā elastība ir tur, kur tā ir ekonomiski nepieciešama investīciju gadījumā, bet ir arī nepieciešamā kontrola un tāda zināma caurskatāmība, lai netiktu radīta arī kāda nesamērīgu saistību horizonti bez jebkāda veida pamatojuma. Papildus divi noslēdzošie grozījuma elementi ietver papildināt ir kārtība saistībā ar līgumu pagarināšanu bez izsoles. Protams, pagarināšanas lēmums vairs nav tikai mehānisks. Tas obligāti jāsasaist ar tiem pašiem ilgtermiņa līguma pamatošanas un izvērtējuma kritērijiem, kas tiek lietot arī sākotnējā termiņa noteikšanai. Un vienlaikus jānorāda, ka būs, protams, jāievēro arī publiskajām personām un noteikti tie maksimālie termiņi. Tātad iznomātājs, izvērtējot lietderību, var nepagarināt vai neiznomāt tam pašam nomniekam un iznomāt kādam citam. Praktiskā jēga šis pagarinājums kļūst par pamatotu lēmumu, nevis tradīciju, un šādi, protams, likumdevējs arī izvēlējies cīnīties ar nepamatoti gariem un neizvērtētiem nomas līgumiem un nodrošināt vienmērīgāku ekonomisko vidi. Noslēdzošais, papildināts regulējums par objektu neatbilstošu izmantošanu, ko tas ietver tīri praktiski. Ja nomnieks izmanto nomas objektu pretēji līgumā noteiktiem lietošanas mērķiem, veidam, raksturam, vai arī tos maina bez līgumiskās tiesības, tad šāda rīcība būtu uzskatām par pārkāpumu, kas tad var arī kalpot par pamatu līguma nepagarināšanai vai pat izbeigšanai atbilstoši šiem nosacījumiem. Kontekstā vēl
ar pēdējiem teikumiem par publisko personu un to kapitāla sabiedrību darbību. Protams, jāsaka, ka publisko personu un to kapitāla sabiedrību darbības jomās 2026. gadā varētu notikt arī citas izmaiņas, piemēram, saistībā ar uzņēmumu kotēšanu biržā, saistībā ar līdzdalības izvērtējumu atbilstoši valsts pārvaldes iekārtas likumam un tajā paredzētajiem kritērijiem. Tomēr vismaz uz šī gada sākuma par šīm aktivitātēm vai turpmāk plānotajām izmaiņām nav papildus ziņu, bet ticami, ka 2026. gadā tās varētu tikt skatītas. Šobrīd tad varbūt došu vārdu kolēģei pastāstīt par izaicinājumiem un izmaiņām valsts atbalsta jomā. Jā, labdien! Mani sauc Sarmīna Zakovska. Es palūkšu varbūt pāriet uz nākamo slaidu. Es vēlējos pastāstīt jums šodien par 2 aktualitātēm valsts atbalsta jomā. Tad pirmā no tām, nākamais slaids, lūdzu. Jā, tātad viena no būtiskākajām izmaiņām valsts atbalsta jomā ir pašdeklarācijas principa ieviešana Eiropas Savienības fondu projektos, lai apliecinātu valsts atbalsta prasību izpildi. Kā zināms, fondu sistēmā ilgu laiku uzņēmēji un arī iestādes ir saskārušās ar ļoti apjomīgu atskaišu administrēšanu, un, lai to risinātu, CFLA kopā ar Finanšu ministriju pārskatījuši procesus un padarījuši tos ātrākus, efektīvākus un vairāk vērstus uz projekta īstenošanu, nevis uz formālu kontroli. Un ko tad šis pašdeklarācijas princips maina? Tas nozīmē, ka finansējuma saņēmējiem vairs nebūs ik gadu jāsniedz atskaites par noteiktu nosacījumu izpildi, bet tā vietā jānodrošina paškontrole un CFLA jāinformē tikai tad, ja saņēmējs pats būs konstatējis kādu noteiktu limitu vai prasību pārkāpumu. Bet jāatzīmē, ka šis neatiecās uz visiem projektiem un ne uz visām valsts atbalsta prasībām. Šeit mēs esam uzskaitījuši tās, uz kurām tas šobrīd vismaz tiek attiecināts. Tas tātad ir uz nesaimnieciskas infrastruktūras projektiem, kur ir iekļauti nosacījumi par papildinošu saimnieciskās darbības robežu limitu ievērošanu. Tāpat tās kultūras infrastruktūras projektos attiecībā uz ieņēmumu ierobežojumu kontroli, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, jeb VTNP pārkompensācijas kontroli, kā arī uz infrastruktūras lietošanas proporcijas uzskaiti pēcuzraudzības periodā tieši ārstniecības iestādēm. Un tātad šie ir tie elementi, kur iepriekš bija jāsniedz regulāras apjomīgas atskaites, bet turpmāk ir uzsvars uz finansējuma saņēmēja iekšējo kontroļu kvalitāti. Un, tas nozīmē arī lielāku atbildību finansējuma saņēmēja pusē. Pārējiem lūdzu nākamo slaidu. Līdz ar šo pašdeklarācijas principu tātad mainās arī uzraudzības pieeja. Uzraudzības institūcijas pāriet uz riskos balstītu modeli. Tas nozīmē, ka augsta riska projekti tiks pārbaudīti biežāk, savukārt zemāka riska projektos pārbaudas būs retākas. Attiecīgi finansējuma saņēmējiem pašiem ir jāspēj veikt pašpārbaudes, lai nodrošinātu nepieciešamo uzraudzību. Nākamais slaids, lūdzu. Un, praktiski finansējuma saņēmējiem tātad tiešām ir jānodrošina stingra paškontroles sistēma, gan iekšējās procedūras, gan skaidri definētas metodes, kā uzskaita ieņēmumus, kā uzskaita izdevumus, infrastruktūras izmantošanu, kā arī kā identificēt riskus, kas projektos var būt. Un šeit mēs uzlikām arī dažus tādus pašpārbaudas jautājumus, ko finansējuma saņēmēji var iekšēji pārbaudīt, vai ir gatavi šai pašpārbaudas veikšanai. Un tie jautājumi, uz ko būtu jāgūst atbildes, ir, vai zinām, kas ir un kas nav pieļaujams, jo jāsaka, ka nosacījums starp projektiem var būtiski atšķirties. Tas, kas vienā projektā ir pieļaujams, citā tas tā var nebūt. Vai ir skaidri aprakstīti procesi, kā ievērot šos noteiktos nosacījumus, vai skaidri izstrādātas metodikas un iekšējās atskaišu formas,
Un pats svarīgākais, vai tad esam gatavi pierādīt atbilstību tajā brīdī, kad kāds izvēlēsies mūs pārbaudīt. Jo iespēja veikt atbilstības pārbaudi neviens nav atcēlis, dati joprojām ir jāuzkrāj. Vienīgais, kas tad mainās, ir, ka šīs te atskaites ir jāsniedz tikai brīdī, kad ir konstatēts kāds pārkāpums vai sliekšņu pārsniegums. Lūdzu, pārējām uz nākamo slaidu. Un otra aktualitāte ir saistībā ar atbalsta regulējumu uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, jeb VTNP. Tātad pat 8. janvārī pieņemts jauns komisijas lēmums, kas saistīja iepriekšējo 2012. gada lēmumu. Un šis tad ir jaunais lēmums daļa no Eiropas komisijas plašākas iniciatīvas, kas saistīta ar Eiropas plānu pieejamu mājokļu nodrošināšanai. Un mērķis tad ir risināt mājokļu krīzi, veicināt energoefektīvus un pieejamus mājokļus un padarīt atbalsta piešķiršanas nosacījumus vienkāršākus un arī ātrāk piemērojamus. Un ar ko šis regulējums ir nozīmīgs? Ar to, ka piemērojot šo lēmumu un visus nosacījumus ievērojot, valsts ir iespēja sniegt atbalstu uzņēmumiem bez iepriekšējas paziņošanas un saskaņošanas Eiropas komisiju. Attiecīgi, šis ir instruments, kā var efektīvi un ātri likumīgi piešķirt valsts atbalstu uzņēmumiem. Un būtiskākās izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo 2012. gada lēmumu ir tas, ka ir palielināts kompensācijas slieksnis. Tātad atbalsta apjoms varēs būt līdz 20 miljoniem eiro gadā, iepriekš tie bija 15 miljoni. Attiecībā uz atsevišķām kategorijām gan šis slieksnis nav attiecināms, piemēram, uz tiem pašiem sociālajiem mājokļiem. Tur arī atbalsta apjoms var būt lielāks. Paplašināts ir arī regulējuma tvērums, tātad lēmumā pirmo reizi ir skaidri iekļauta sociālo un cenu ziņā pieejama mājokļu joma, un regulējums arī paplašināts uz citām nozarēm, piemēram, kritiski svarīgām zālēm, aviāciju un jūrniecību un ostām. Vienkāršota ir arī pati pārkompensācijas kontrole, ir samazināts šis periodiskums, kad ir jākontrolē pārkompensācija, tātad pārbaudas jāveic tagad būs reizi 5 gados, nevis ik pa 3 gadiem, un attiecībā uz uzņēmumiem, kuriem komerciālie ieņēmumi nepārsniedz 5% un peļņa tiek pilnībā reinvestēta šajā sabiedriskajā pakalpojumā, tad ex post pārbaudas vairāk vispār nebūs nepieciešamas. Un pilnīgi jauna prasība, kas attiecībā uz šiem te sabiedriskajiem pakalpojumiem līdz šim nebija, ir no 2028. gada, tātad būs prasība, ka šie atbalsta piešķīrumi, kas ir virs 1 miljona eiro, būs jāreģistrē centrālajā reģistrā. Un šis tad nodrošinās arī šim atbalsta veidam tādu lielāku pārskatāmību un vienotu pieeju visā Eiropas Savienībā. Un šis regulējums tātad ir īpaši aktuāls Latvijā pašvaldību pakalpojumiem, komunālajiem un sociālajiem pakalpojumiem, un tagad arī tad mājokļu attīstības projektiem. Kopumā tātad ir vērojama tendence valsts atbalsta jomā virzīties uz vienkāršāku, caurskatāmāku un uzticamībā balstītu sistēmu, kas sniedz komersantiem iespēju vairāk koncentrēties uz pašu projektu īstenošanu, un mazinās administratīvais sloks, tomēr šīs pārmaiņas arī paredz paaugstinātu atbildību gan attiecībā uz paškontroles procesu, gan arī uz iekšējo uzraudzības mehānismu stiprināšanu. Tas no manas puses viss, došu vārdu kolēģei. Paldies! Labdien! Mani sauc Aiga Graudiņa, un turpmāk izstāstīšu par grozījumiem publisko iepirkumu jomā un to praktisko ietekmi uz iepirkumu plānošanu, organizēšanu un uzraudzību. Sākšu vispirms ar jaunajām līgumcenu robežvērtībām, kas stājas spēkā no šī gada 1. janvāra. Un, kā zināms, Eiropas komisija tās pārskata reizi 2 gados, un attiecīgi šobrīd šīs līguma cenas ir samazinātas nedaudz,
Un, attiecīgi, pasūtītājiem jāņem vērā, izvēloties un piemērojot iepirkuma procedūras. Kā otrs būtiskais temats ir izmaiņas tīro transporta līdzekļu definīcijā un prasībā iepirkumos. Attiecīgi no šī gada 1. janvāra stājas spēkā publisko iepirkumu likuma pārējais noteikumu 16. punkts un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma pārējais noteikumu 11. punkts, kas attiecīgi nosaka, ka par tīru autotransporta līdzekļu likuma izpratnē tiek uzskatīta M1, M2 vai N1 kategorijas transporta līdzeklis ar izplūdes emisiju 0 grami uz kilometriem CO2. Tāpat jāņem vērā, ka atsevišķām autotransportu kategorijām mainās arī šis tīro autotransporta līdzekļu procentuālais īpatsvars katrā autotransporta iepirkumā. Jā, attiecībā tieši uz kategoriju M1, M2 vai N1 paliek kā arī iepriekš bija šie 22%, tad uz kategorijām N2 vai N3 šis apjoms nedaudz palielinās. Iepriekš tie bija 8%, tad šobrīd tie ir 9%. Savukārt pirmās klases un A klases M3 kategorijas autotransporta līdzekļiem šis procentuālais apjoms palielinās no 35% uz 50%. Tāpat jāņem vērā to, ka varbūt kā ieteikums arī pasūtītājiem apsvērt iespēju šos iepirkumus organizēt kopīgi, jo šis procentuālais īpatsvars tiek rēķināts no konkrētā iepirkuma kopējā apjoma, kas nozīmē, ka var būt arī tā, ka, pieņemsim, šī konkrētā iepirkuma ietvaros, kuru rīko pasūtītāji kopēji, kāds no pasūtītājiem neiepērka nevienu šo tīro transporta līdzekli. Kā arī praksē esam saskārušies ar situācijām un tieši attiecībā uz šādu transporta līdzekļu iegādi, ka tā ir reizēm apgrūtināta un noteikti pasūtītājiem jārēķinās un jāņem vērā, ka arī šie piegādes laiki ir ilgāki. Attiecīgi, plānojot šādus iepirkumus, noteikti jārēķinās ar papildus termiņiem tieši šo autotransporta līdzekļu piegādē. Šajā un tad nākošajā slaidā ir apkopoti šie būtiskākie šobrīd plānotie grozījumi publisko iepirkumu likumā, kas šobrīd tika tā sākotnējā likuma projekta redakcija atbalstīta pirmajā lasījumā, tomēr uz doto brīdi ir saņemti daudz priekšlikumi otrajam lasījumam un attiecīgi jāņem vērā, ka šie grozījumi nav pieņemti un tie var tikt gan papildināti, gan precizēti. Kā būtiskākās izmaiņas, protams, ir šīs iespēja piemērot iepirkumu procedūras tikai no Eiropas Savienības noteiktajām robežvērtībām, kas attiecīgi tad ir šie 140,000 eiro preču un pakalpojumu iepirkumiem, savukārt būvdarbu iepirkumiem tie ir 5,404,000. Tāpat pirmajā lasījumā tika atbalstīts, ka obligātie izslēgšanas noteikumi tiek samazināti no 12 šobrīd esošiem uz 2. Tomēr uz otro lasījumu ir saņemti šie priekšlikumi, ka tomēr būtu nepieciešams papildināt ar vēl vienu obligāto izslēgšanas nosacījumu, kas būtu konkurences tiesību pārkāpumi, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās. Un šeit varbūt tas pamatojums ir tāds, ka esošā pila redakcija, vismaz konkurences padomes ieskatā, sevi ir pierādījusi kā efektīvu, un tieši šis aizliegums, pieņemsim, šiem uzņēmējiem, piedalīties un slēgt līgumus publisko iepirkumu ietvaros, tad ir bijis kā motivējošais faktors sadarboties ar konkurences padomi un pasūtītājiem un veikt arī šo uzticamības atjaunošanu. Tāpat ar grozījumiem tiek plānots ieviest kompetences centru sistēmu un attiecīgi šie kompetences centri veiks konkrētu jomu iepirkumu standartizāciju un centralizāciju. Attiecīgi tas nozīmē profesionālākus risinājumus dažādās specifiskākās iepirkumu jomās, kur iespējams pasūtītājiem trūkst šo zināšanu, kā piemēram tehnoloģiju iepirkumi. Tāpat likumprojekts paredz, ka
kompetences centri izstrādās prasības zemsliekšņu iepirkumiem un veidos un uzturēs produktus un pakalpojumus katalogā EIS. Jā, un kā arī būtisks plānotās izmaiņas ir šī iespēja pārsūdzēt lēmumus iepirkumiem, kuriem netiek piemērotas likumā noteiktās iepirkuma procedūras administratīvajā rajona tiesā. Ja attiecīgi šajā pirmajā redakcijā un pirmajā lasījumā tika atbalstīts tāda redakcija, kas neparedz absolūti nekādus šos sliekšņus līgumcenām, kad attiecīgi var sniegt šo pārsūdzēt šo lēmumu, tad uz otro lasījumu ir saņemti vairāki priekšlikumi, ka tomēr šādi sliekšņi būtu jānosaka, jo attiecīgi pretēji tas būs gan liels administratīvais sloks pasūtītājiem, protams, noteikti arī tiesai. Analoga situācija ir arī ar tieši pasūtītāju pienākumu publicēt informāciju par noslēgtajiem līgumiem. Un, attiecīgi, šobrīd ir šis priekšlikums, kad šos sliekšņus varētu noteikt precēm un pakalpojumiem no 10 000 eiro, savukārt būvdarbiem tie būtu tie 20 000 eiro. Kā arī pie izslēgšanas nosacījumiem paredzēts, ka varēs piemērot A klases nodokļu maksātāju reitingu, kas attiecīgi var kalpot par pamatu, neizslēgt pretendentu nodokļu parāda gadījumā, ja pārbaudas dienā tam ir A reitings. Tāpat paredzēts likumu papildināt ar iespēju izpildīt šīs neizpildītās nodokļu saistības. Tāpat ietverti jauni drošības kritēriji pretendentiem, papildināt ar nacionālās drošības riskiem, tā skaitā saistība ar augsta riska valstīm, būtiskiem importēšanas, eksporta darījumiem vai piegādes ķēdes riskiem. Jā, nedaudz jau iepriekš pieskāros, ka šī likuma projekta redakcija paredz šo pasūtītāju pienākumu publicēt informāciju par līguma faktisko izpildi, par veiktajiem maksājumiem konkrētā līguma ietveros. Un, attiecīgi, šobrīd par šī redakcija un šis pienākums tiek plaši kritizēts, kā nesamērīgs administratīvais sloks pasūtītājiem, tieši ņemot vērā, ka ir tādas iestādes, kuras mēnesī, kurām ir daudz ne tikai šo noslēgtie līgumi, bet kuras arī mēnešu laikā apstrādā, piemēram, 1000 rēķinus. Ja? Un, attiecīgi, šāds pienākums ievadīt informāciju par visiem šiem rēķiniem, tas tiešām būtu ļoti nesamērīgs sloks pasūtītājiem. Attiecīgi, līdz ar to ir šie priekšlikumi vai nu šo svītrot, vai attiecīgi sasaistīt ar e-rēķinu automatizāciju. Un vēl viens priekšlikums, kas nebija ietverts pirmajā lasījumā, ir pasūtītājam iespēju nomainīt pretendentu personālu, apakšuzņēmēju vai personas, kuras iespējām tas balstās, tieši pirms līguma noslēgšanas, ja Satversmes aizsardzības birojas vai valsts drošības dienas sniedz negatīvu atzinumu par tā atbilstību kritiskās infrastruktūras ārpakalpojumu līgumam. Noteikti ļoti pozitīvs priekšlikums, ņemot vērā, kā pasūtītājs izvērtējot iepirkumu nekādu nevar paredzēt, kāds būs šī atzinuma rezultāts. Un, tāpat tiek plānots, kad piemērojot iepirkuma procedūras tām daļām, kur paredzamā līguma cena būvdarbu līgumiem ir līdz 1 miljonam eiro vai līdz 80 000 eiro pakalpojumu līgumiem, ja kopējā šo daļu līguma cena nepārsniedz 20% no visu daļu kopējās paredzamās līguma cenas, tad attiecīgi šīs procedūras var nepiemērot. Un, protams, noteikti jāpiemina šīs iepirkuma uzraudzības biroja funkcijas, kas būtiski tiek paplašinātas un attiecībā gan uz publikācijas vadības sistēmu, gan uz metodiku, uzraudzību, integrāciju ar EIS un vēl dažādi citi pienākumi. Varbūt noslēgumā es vēlētos uzsvērt vairākus būtiskus aspektus, kas izriet no iesniegtiem priekšlikumiem un diskusijām.
Un, attiecīgi, ir arī saprotami pamatot šie vairāki iebildumi, kas ir saistīti ar tieši ar šiem grozījumiem, kas atbalstīti pirmā lasījumā. Un pārsvarā, jā, tie visi ir saistīti ar šo te būtisko administratīvo slogu pasūtītājiem, jo īpaši, kas attiec uz datu ievedi un publicēšanas apjomu. Attiecīgi, jā, tas tiešām radītu ievērojumu papildu slogu šiem te pasūtītājiem. Tāpat tās ir priekšlikums arī pieņemsim saņemts par to, ka izslēgt vai tā teikt neietvērt grozījumos pienākumu pasūtītājiem, publicējot informāciju par iepirkuma plānu, norādīt arī informāciju par atbilstību ilgspējas kritērijiem. Attiecīgi, kas tiek pamatots ar to, ka šāda informācija tajā brīdī pasūtītājiem lielākoties nav zināma, un tā kļūst zināma tikai tad, kad ir izstrādāta šī tehniskā specifikācija. Un līdz ar to, principā, šī prasība būtu formāla un nenodrošinātu nekādu šo pievienoto vērtību. Tāpat, jā, arī likuma projektā ir paplašināts iespējas grozīt līgumu tieši attiecībā uz piegādātāju maiņu, un viens no tiem gadījumiem ir maksāt nespējas gadījumā, par ko arī tā kā ir saņemti iebildumi, ka tas varētu radīt šos būtiskos riskus līguma izpildes laikā un arī attiecīgi ietekmēt iespējams šo kvalitāti. Jā. Tāpat ir arī saņemti viedokļi, ka tomēr šī redakcija pirmajā lasījumā, kas ir atbalstīta, ka tā tomēr ir tāda, kas varētu palielināt šos korupcijas riskus un samazināt publisko līdzekļu izlietojuma caurspīdīgumu, un attiecīgi līdz ar to tomēr šie apsvērumi būtu rūpīgāk jāizvērtē turpmākā likuma projekta izstrādē. Runājot varbūt par praktisko ietekmi, es vēlētos izcelt šos 3 aspektus, ka plānots, ka pieņemsim šie daļa grozījumu stāsies spēkā nekavējoties, bet citi ar pārējais noteikumiem, kas attiecīgi nozīmē, ka šis 2026. gads būs adaptācijas gads, un kurā pasūtītājiem būs gan jāpārskata savas iekšējās procedūras, un attiecīgi šie iekšējie procesi jāpielāgo, un tāpat arī jāsagatavo personāls darbam ar jaunajām prasībām. Tāpat, noteikti šis administratīvais sloga pieaugums attiecībā uz datu publicēšanu un dokumentēšanu. Varbūt, ilgtermiņā šī rēķinu ieviešana un procesu digitalizācija sola tādu efektivitāti, tomēr īstermiņā tas prasīs gan laiku, gan resursus, kas daļai iestāžu varētu būt ļoti izaicinoši. Kā arī, protams, jāuzmanās no dažādiem riskiem, un, piemēram, kad šīs nenoteiktības un kļūdas šajā posmā var radīt gan juridiskus strīdus, gan kavēt īstenībā faktiski šo iepirkumu norisi. Lai arī kopumā ir šis mērķis modernizēt publisko iepirkumu sistēmu, padarot to drošāku, caurskatāmāku un profesionālāku, taču vienlaikus tomēr ir jāapzinās, ka administratīvais sloks būtiski pieaugs, iespējams arī korupcijas riski noteiktajos gadījumos var palielināties, un prasības iepirkumu speciālistu kompetencē kļūs vēl augstākas. Tas, kas nozīmē to, ka pasūtītājiem būs nepieciešama gan metodiska palīdzība, gan atbalsts digitalizācijā, gan arī ieguldījums cilvēku resursos. Jo tikai tā būs iespējams nodrošināt, ka šīs izmaiņas sasniedz savu mērķi, efektīvu un drošāku šo publisko iepirkumu vidi. Paldies! Došu vārdu tālāk kolēģim. Labdien! Mani sauc Kristers Lasāns, esmu Zvejināta advokāta palīgs un ikdienā cits starpā darbojos ar finanšu tiesību jautājumiem, tāpēc sniegšu īsu ieskatu
finanšu tiesību aktualitātēs. Tātad ar 2026. gada 1. janvāri stājas spēkā grozījumi uzņēmuma ienākumu nodokļu likumā, kas paredz paplašināt noteiktos izņēmumus, palielināt procentu maksājumu iekļaušanai ar uzņēmuma ienākumu nodokli apliekamajā bāzē attiecībā uz to finansējumu, kas piesaistīts no vairākiem alternatīviem finansēšanas avotiem. Proti, esošā situācija paredzēja, ka tieši UIN likuma 10. pants, ka daļu no samaksātajiem procentiem, kas saņemts finansējuma veidā, nedrīkst atzīt par neitrāliem izdevumiem, bet tā vietā tie jāiekļauj UIN apliekamajā bāzē kā nosacīta sadalītā peļņa. Praktiski tas nozīmē, ka ja finansējums ir par daudz, šī attiecība finansējuma ir par daudz pret kapitālu, attiecība ir 4:1, tad šī pārsnieguma daļa tiek aplikta ar UIN, kas, protams, radīja papildu nodokļu slogu. Un esošajā situācijā pirms grozījumiem tika noteikts, ka šī apliekamā bāze netiek piemērota konkrētos gadījumos, un tie konkrētie gadījumi līdz šim bija gadījumā, ja finansējums tiek saņemts no noteiktām uzraudzītām finanšu institūcijām, valsts avotiem, un līdz šim tie finansējuma avotiem, kuri bija noteikti aizņēmums, bija tātad valsts finanšu iestādes, kas sniedz kreditēšanas vai finanšu leasing pakalpojums, un kurš tad attiecīgi uzrauga attiecīgās valsts kredītiestāžu vai finanšu institūcijas. Un papildus šīm institūcijām arī Eiropas investīciju banka, Pasaules bankas grupas saņemtās investīcijas, kā arī atsevišķos gadījumos nacionāli nozīmīgi publiskās infrastruktūras projekti. Šajos gadījumos, ja tika saņemts finansējums, tad tas bija izņēmums, lai šajā bāzē, kurai tiek tātad piemērots UIN, šie attiecīgie izdevumi netiktu iekļauti. Bet tika konstatēts, ka šāds regulējums neveido labvēlīgu finansēšanas vidi daudziem uzņēmumiem Latvijā, salīdzinot arī šos datus ar OECD datiem, un līdz ar to tika paredzēti papildus izņēmumi, kur stājas spēkā ar 1. janvāri, un šie papildus izņēmumi nosaka to, ka finansējums, kas tiek piesaistīts tātad no alternatīvo ieguldījumu fondiem, tāpat arī no licencētiem kolektīvās finansēšanas platformas sniedzējiem, brokeru sabiedrībiem, publiski tirgotiem vērtspapīriem, arī šajos gadījumos, ja finansējums tiks saņemts no šiem subjektiem, nebūs papildus nodokļu sloks no UIN puses, kas ir vēlama lieta, jo, kā mēs redzam praksē, tad aizvien populārāks kļūst finansējums, kas ir īpaši, piemēram, tiek sniegts no alternatīvu ieguldījumu fondus un dažādu citu brokeru puses, lai tā tad atbalstītu dažādus jaunos projektus un uzņēmumus. Tas par grozījumiem UIN likumā. Varam iet tālāk. Papildus tam Latvijā ir stājies spēkā iepriekšējā gada izskaņā Finanšu tirgus digitālās darbības, noturības un mākslīgā intelekta izmantošanas likums. Visai garš nosaukums likumam, bet pēc būtības tas vairāk ir operacionāla rakstura likums, tas neko jaunu varbūt pēc būtības neievieš, bet vairāk gan pasaka to, ka Latvijā visiem subjektiem, kuriem tas ir piemērojams, ir jāievēro gan finanšu nozares digitālās noturības regulas prasības, gan mākslīgā intelekta akta prasības, kas jau Eiropas Savienībā ir stājušās spēkā un ir gana nozīmīgs daudziem uzņēmumiem, kas darbojas finanšu nozarē. Jāsaka gan, ka par šo likumu tieši ir jāņem vērā, ka tajā ir noteikti kontrolas mehānismi. Latvijas banka tiek noteikta kā šī uzraudzības iestāde, un tiek arī noteikts tas, ka Latvijas bankā uzraudzības iestāde attiecīgi var izdot saistošos noteikumus tirgus dalībniekiem, kas ir jāņem vērā. Tad ir veikti nelieli precizējumi likumā par nodokļiem un nodevām.
Tātad attiecīgie grozījumi paredz detalizētu kārtību, kādā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja apkopos un sniegs informāciju par nodokļu maksātāju darījumiem ar kriptoaktīviem valsts ieņēmuma dienestiem, un informācija aptvers visu kriptoaktīvu lietotāju darījumus, tostarp gan Latvijas, gan ārvalstu nodokļu maksātājus. Un grozījums jau esošā informācijas apmaiņas standartā CRS ietveros CRS tvērumā jauns finanšu aktīvu veidus, elektroniskā nauda, finanšu instrumenti, kas saistīti ar kriptoaktīviem. Tātad šie tādi nelieli grozījumi, kas ir kā nepieciešami precizējumi saistībā ar to, ka Latvijā jau darbojas kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji un ienāk arī jauni, līdz ar to ir nepieciešams attiecīgs regulējums. Un tas kopumā jāsaka ir viss no tādu grozījumu, būtisko grozījumu puses. Līdz ar to varam pievērsties secinājumiem un tendencēm finanšu tiesību sektorā. Jāsaka gan, kā jau es tikko minēju, ka Latvijā šie grozījumi varbūt nav tik plaši vai nozīmīgi, bet tas saistās ar to, ka Eiropas Savienības ietvaros tiek izdotas jaunas regulas, kas aptver visu sektoru, visas dalībvalstis, un šis regulējums ir gana būtisks, gan jau piemērātā DOR regula, gan mākslīgā intelekta regula, un tās prasības, kas nākamajos gados jāņem vērā, ir gana plašas. Bet, ja mēs runājam vēl par aktualitātēm, tad konkurence tirgū pieaug, ņemot vērā to, ka parādās jaunu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji, arī dažādas elektronisko maksājumu iestādes, un līdz ar to šie finansējuma avoti, finansēšanas veidi, gan arī maksājuma veidi diversificējas un palielinās, un līdz ar to šī konkurence patiešām starp pakalpojumu sniedzējiem finanšu sektorā palielinās. Un tas, kā jau es arī minēju, prasības savā ziņā arī, protams, palielinās attīstoties tehnoloģiskajā pasaulē. Subjektiem ir jābūt gataviem atbilstoši DORA un mākslīgā intelekta regulai attiecīgi šīm prasībām un jāveido iekšējās politikas tā, lai uzņēmums būtu noturīgs pret dažādiem kiberincidentiem un arī, lai nerastos riski no mākslīgā intelekta izmantošanas. Un kopumā jāsaka, ka varbūt daudz kur nav novitātes, bet šī detalizācijas pakāpe normatīvu aktu pusē palielinās, un līdz ar to uzņēmējiem ir jāveic papildus darbi, lai nākamajos gados uzņēmums no regulējuma puses atbilst visām prasībām. Tā skaitā arī AML, no AML perspektīvas, jo Eiropas Savienībā būs kopējs regulējums attiecībā arī uz šīm prasībām. Tas laikam arī no manas puses viss. Došu vārdu tālāk kolēģiem. Paldies! Labdien visiem! Mans vārds ir Terēze Vāgentroca. Esmu vecākā juriste PVC Legal un ikdienā pārsvarā darbojos ar regulēto nozaru regulējumiem, un šodien jūs iepazīstināšu ar gaidāmajām izmaiņām patērētāju kreditēšanā. Pirms ķeramies klāt patērētāju kreditēšanas izmaiņām, kuras jau šobrīd atrodas Saeimā un visticamākais arī tiks pieņemtas, ir vērts pieminēt to, ka pašlaik notiek darbs pie tā, lai mainītu patērētāju kreditēšanas uzraudzības modeli. Ideja ir, ka no 2027. gada tiktu veidots vienots, koncentrēts uzraugs visiem nebanku kreditētājiem. Tādā veidā tiks mainīts līdzinājais atbildības sadalījums, kur uzraudzību veids gan Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, gan Valsts ieņēmuma dienests, gan Latvijas banka. Mērķis ir mazināt šo sadrumstalotību, nodrošināt vienotus standartus un koncentrēt visu šo kompetenci uzraudzībai vienā iestādē. Jānorāda, ka nozara šādu iniciatīvu ir vērtējusi salīdzinoši kritiski. Gan fintech uzņēmumi, gan arī patērētāju kreditētāji ir norādījuši, ka to darbību nevar pielīdzināt pilnībā kredītiestādēm, sniegtie pakalpojumi, risku modeļi, kā arī risku profili. Šiem pakalpojumiem ir būtiski atšķirīgi, tāpēc pilnīgi vienotu prasību ieviešana varētu palielināt administratīvo slogu,
it īpaši mazākajiem tirgus dalībniekiem, kā arī kavēt inovācijas. Jānorāda, ka pašlaik šīs izmaiņas vēl nav nonākušas tieši līdz Saeimai. Norit darbs pie likumprojekta izstrādes. Sagaidāms, kad šī gada aprīlī mēs varētu iepazīties jau ar pirmo sagatavoto regulējuma piemēru, kur arī tad būtu iespējams plašāk redzēt par to, kas būtu sagaidāms tieši šajā uzraudzības jomas izmaiņās. Bet šodien mēs vairāk pievērsīšos tieši tām izmaiņām, kuras, lai arī nav vēl pieņemtas, jau atrodas Saeimā izskatīšanā dažādos lasījumos, un kuru sakne ir meklējama tieši Eiropas Savienības direktīvas transponēšanā Latvijā. Tāpēc ir sagaidāms, ka šīs izmaiņas salīdzinoši bez ļoti būtiskām izmaiņām drīz stātos spēkā. Mērķis šādām izmaiņām ir nodrošināt stingrākas prasības patērētāju kreditēšanas veikšanā, lai mazinātu to, ka patērētāji aizņems iespējams nepārdomāti vai pārmērīgos apjomos, kā arī viens no aspektiem ir tas, lai saskaņotu izmaiņas, kuras paredz to, ka kādas prasības ir patērētāju kreditēšanai, kura tiek veikta ar hipotēkas nodrošinājumu, un patērētāju kreditēšanai, kura nav nodrošināta ar šo nekustamo īpašumu. Un līdz šīm prasības bija salīdzinoši atšķirīgas. Šobrīd ar šīs direktīvas ieviešanu prasības tiks vairāk harmonizētas. Jānorāda, ka prasības nacionālā līmenī no direktīvas būtu jāsāk piemērot no šī gada novembra. Tad sagaidāms arī, ka līdz tam regulējums būtu mainīts. Varam doties uz priekšu. Iepazīstināšu šodien ar galvenajām izmaiņām. Tas noteikti nav visas arī, ko šis regulējuma izmaiņas, kuras pašlaik tiek izskatītas, paredzētu. Vairāk tādas izmaiņas, kuras varbūt arī būtu vairāk jūtamas tieši pašiem patērētājiem. Viens no tām ir pēc tagad maksā vēlāk, kā arī atlikto maksājumu pakalpojums, uz kuriem līdz šim tieši pilnībā netika attiecināts visas patērētāju kreditēšanas prasības, taču šobrīd notiktu virzība, ka šie pakalpojumi arī pakļūst kā pilnvērtīgi patēriņa kredīti. Kas ir pēc tagad un maksā vēlāk? Tas pēc savas būtības ir patēriņa kredīts, kur preci saņem uzreiz, bet samaksu veids pa daļām vai vienkārši vēlāk. Piemēram, jūs vēlaties iegādāties mobilo tālruni, iet veikalā, iegādājaties to, samaksājat uzreiz 25%, bet atlikušo summu par šo preci jūs varat samaksāt, pieņemsim, 6 mēnešu periodā, bet tas, ka jūs saņemsiet savu mobilo tālruni, jau notiks uzreiz pēc tam, kad jūs esat samaksājis šo pirmos 25%, jeb tikai daļu no šīs preces. Parasti šādu pakalpojumu sniegšanā tiek iesaistīta arī trešā puse, proti ir preces pārdevējs, kurš piedāvā iegādāties šo preci un piedāvā šo opciju pēc tagad maksā vēlāk, un šo pakalpojumu par vēlāku norēķinu nodrošina trešā puse. Tas ir pakalpojums sniedzējs, kurš faktiski veic šo kreditēšanu. Atliktā maksājuma pakalpojums ir ļoti līdzīgs. Šeit gan jānorāda, ka netiek iesaistīta trešā puse, kas ir tā galvenā atšķirība. Jūs dodaties pie tirgotāja vai pakalpojumu sniedzēja, veicat daļēju samaksu vai arī vienkārši saņemat pakalpojumu vai preci, un tad pēc kāda laika veicat norēķinu. Pa daļām vai arī kādā vienā lielākā maksājumā pēc laika. Izmaiņas paredz arī to, ka tiktu ieviests atlikto maksājumu pakalpojumu sniedzēju reģistrs, un reģistrācija būtu nepieciešama tikai lielajiem uzņēmumiem. Tas, ar ko ir saprotams, šis lielais uzņēmums arī tiktu noteikti šajās izmaiņās, un tam tiek vēl papildus gatavoti arī ministru kabineta noteikumi. Atlikto maksājumu pakalpojumā ir paredzētas arī izņēmums, lai novērstu pārregulāciju un būtībā nodrošinātu to, lai aizsargātu parasto tirgotāju praksi. Proti būtu joprojām iespējams, ka persona dod noteiktu laiku, kas nav nepārsniedz slaidā norādītos termiņus norēķinu veikšanai. Proti jūs varat
saņemt pakalpojumu un norēķināties par to 20 dienu laikā, un tas netiktu uzskatīts par patēriņa kredītu. Tā būtu vienkārši parasta pakalpojumu sniegšanas prakse. Tāpēc svarīgi arī tas, ka iespējams publiskajā telpā ir izskanējis tas, ka ar šo izmaiņu ieviešanu tiktu būtiski ierobežot kādas iespējas saņemt ar atlikto maksājumu, pieņemsim šo elektrotehniku. Tas noteikti nav mērķis, un tas nav arī tas, kas notiks, kad šīs prasības tiks ieviestas patērētāju kreditēšanas aizsardzības likumā. Mērķis ir vienkārši, lai tiktu ņemts vērā jau patērētāju visas esošās saistības un tiktu izmērtēta viņa spēja atmaksāt šos kredītus, nevis tiktu piešķirtas būtiski aizdevumi, faktiski iegādājoties lielu daudzumu preču, lai gan persona faktiski nespēs atmaksāt šīs preces vērtību. Nākamās izmaiņas, kas ir saistīšanas un konfliktēšanas prakses. Tās ir divas jaunas prakses, kuras līdz šim netika regulētas tiešā veidā patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Saistīšana ir, kad šis kredīta devējs piedāvā iegādāties konkrētu finanšu pakalpojumu kopā ar patēriņa kredītu, un patēriņa kredītu nepiedāvā iegādāties atsevišķi. Konfliktēšanas prakse atkal ir pretēja. Jums ir iespēja iegādāties šo pakalpojumu, tieši šo patēriņa kredītu arī atsevišķi. Un tas arī norāda uz to, kādēļ saistīšanas prakse ir aizliegta, bet konfliktēšanas prakse ir atļauta, jo ir ļoti svarīgi nodrošināt patērētājiem šo izvēles brīvību. Un, ja patērētājs var izvēlēties saņemt patēriņa kredītu kopā ar kādu no citiem pakalpojumiem, ļoti iespējams arī finansiāli izdevīgākā veidā, tas ir ļoti labi un iespējami, bet, ja patērētājiem šī izvēle nav sniegta un tikai, lai saņemtu šo patēriņa kredītu, obligāti ir jāiegādājas vēl citi finanšu pakalpojumi, tāda prakse netiks pieļauta. Protams, kā jau arī visos citos gadījumos pastāv izņēmumi, un šajā gadījumā saistīšanas prakse, kad obligāti tiek piedāvāti divi dažādi vai citi pakalpojumi kopā ar patēriņa kredītu, ir iespējama tikai tādos īpašos gadījumos, kad tas ir objektīvi nepieciešams. Piemēram, nosakot, ka ir nepieciešams atvērt arī maksājumu kontu, lai varētu atmaksāt kredītu, apkalpot un saņemt līdzekļus, būtībā, lai varētu nodrošināt pakalpojumu šo patēriņa kredīta sniegšanas realizāciju. Domāju, varam iet tālāk. Tiks ieviestas arī papildus prasības tieši kredīta starpniekiem, kredīta starpnieku pārstāvjiem. Daļa no šīm prasībām jau bija ieviestas un attiecās uz personām, kuras sniedz pakalpojumus patēriņa kredītiem, kas nodrošināti ar hipotēku. Tagad šīs prasības palielinātas, harmonizētas. Un kas tad ir persona, kas ir kredīta starpnieks? Tā ir persona, kas izsniedz šos kreditēšanas līgumus, darbojas kredītdevēja vārdā, informē patērētāju par visu pirmslīguma informāciju, administratīvus darbus veic, sagatavo visu nepieciešamo līgumam un tam līdzīgi. Un svarīgs aspekts, kas parādās, ir, ka kredītdevēju un kredītu starpnieku atalgojuma sistēmā nedrīkst būt piesaistīti izsniegto kredītu apjomam un veidam. Tas tieši sasaistāms ar dažādām ētikas normām un profesionalitāti, lai realizētu, ka viņi nedrīkst rīkoties pretēji patērētāja interesēm. Kredīta devējiem, izsniedzējiem nedrīkst būt motivācija pārdot vairāk, izsniegt pēc iespējas vairāk patēriņa kredītus. Vienmēr ir jāizvērtē un jārīkojas patērētāja interesēs un atbilstoši tā spējām. Un pēdējais aspekts, kas ir kreditēšanas reklāma, tas ir jau grozījumi, kas parādījās kā potenciāli iespējamība jau pagājušajā gada februārī un pašlaik joprojām virzas. Ir tas, ka kreditēšanas reklāma kopumā Latvijā ir ļoti ierobežota, atļauta tikai noteiktās vietās tieši pašiem kredītdevējiem, bet, ja mēs skatāmies uz direktīvu, ko mēs iedzīvinām, tad tur tik ļoti stingrs aizliegums nav noteikts un pastāv iespēja veikt kreditēšanas reklāmu, un pašlaik ir iespējams virzīties uz to, ka arī Latvijā
būtu iespējama šī kreditēšanas reklāma, bet jānorāda, ka prasības šādai reklāmai būtu ļoti stingras un tā nedrīkstētu motivēt patērētājus saņemt šos kredītus nepārdomāti, nevarētu reklāmās solīt īpašus dzīves uzlabojumus, finansiālu problēmu atrisināšanos. To nedrīkstētu uzsvērt to, cik ātri un vienkārši ir iespējams saņemt patēriņa kredītus, kā arī būtu jāietver brīdinājums ar tekstu brīdinājums naudas aizņemšanās maksā naudu, kā arī ir daudz dažādi dati un aprēķini, kas tiktu nepieciešams būtu parādīt šiem patērētājiem, arī vizualizācija formātā, kā arī šiem reklāmām būtu jāpielāgojas dažādiem audio un tehniskajiem līdzekļiem, kur tās tiktu sniegtas, piemēram, televīzijas reklāmām, telefonos atspoguļotajām reklāmām vai datorekrānos būtu jābūt atbilstošām konkrētajiem informācijas nesējiem. Noteikti interesants izmaiņas, kurām arī sekot līdzi. Tas noteikti kopumā bija tikai daļa no visām izmaiņām patērētāju kreditēšanā, bet mūsu ieskatā viens no visbūtiskākajām. Un tagad došu vārdu atkal tālāk kolēģei Anetei. Jā, paldies visiem dalībniekiem. Tā kā esam nedaudz pārsnieguši plānoto laiku, uz atsevišķiem jautājumiem, kas ienākuši, apsolāmies atbildēt individuāli un neaizkavēsim jūs ilgāk, bet kolēģe Aiga vēlējās vienam jautājumam tomēr sniegt atbildi uzreiz. Aiga, vārds tev, droši. Jā, paldies. Tā nolasīju šo jautājumu. Kad tiek plānots šīs izmaiņas sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā saistībā ar izslēgšanas nosacījumiem? Konkrēti interesē, kad varētu būt atviegloti izslēgšanas nosacījumi, to pārbauda tieši ārvalstu uzņēmumiem. Pēc publiski pieejamās informācijas jau sākotnēji tika plānots, kad šie grozījumi kopumā publiskajos iepirkumos normatīvos aktos tiks veikti pakāpeniski, attiecīgi sākot ar šo publisko iepirkumu likumu, un tad pakāpeniski tiks iestrādāti pārējos normatīvajos aktos. Šobrīd mēs redzam, kad ir jāatbalstīti pirmajā lasījumā un ir saņemti ļoti, ļoti daudz šie priekšlikumi uz otro lasījumu. Līdz ar to, kad šie grozījumi varētu stāties spēkā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā, ir grūti, protams, prognozēt. Bet liekas, pamatoti būtu pieņemt, kad tiklīdz būs atbalstīti un spēkā stāsies šie publiskajā iepirkumā likumā paredzētie šie grozījumi, tad domājams, ka tālāk jau šim procesam vajadzētu noritēt daudz, daudz raitāk. Līdz ar to vienkārši jāsako līdzi. Jā. Tas arī viss. Paldies! Jā, paldies, Aiga. Un tad nobeigumā paldies katram no jums par dalību. Ceram, ka bija interesanti un vērtīgi. Ja jums rodas tomēr vēl kādi jautājumi, tad droši sazinieties ar ikvienu no mums. Visas komandas vārdā novēlēšu jums visiem veiksmīgu un jaudīgu jauno gadu, lai mums visiem izdodas. Visu labu!